Jā, es gribēju tevi uzaicināt, uzaicināju mani, bet es uzdošu tev pāris jautājumus, labi? Labi, nav nekādas problēmas. Izolda, es tevi personīgi nezinu, un es domāju, ka daudz cilvēku arī nezinu tevi personīgi. Gribēju pajautāt, vai vari izstāstīt, kas tu esi? Jā. Ja? To, ka tu esi skaista, mēs jau redzam, bet pastāsti lūdzu, kas tu esi, ar ko nodarbojies, un kāds ir tavs īsais dzīves stāstiņš? Man īsti būs grūti pateikt, es esmu pļurkšķi, man patīk daudz runāt. Es mēģināšu tevi stopēt, jo man tūlīt priekšnieks no muguras nāks, teiks, beidz tu te pļāpāt, jāiet strādāt. Saka, pusdienas laiks beidzies. Labi, stāstīšu es tā ātri par sevi. Esmu Izolde, esmu Stugle no Aizkraukles puses, man ir 5 bērni, 10 mazbērni. Vēl aplausi tiešām liels. Vēl drusciņi pietrūks, lai ietu pensijā, bet nejūtos tik veca kā pensionāre. Tā kā tas menisks, kas man lika tā kā jau sākt justies kā čabatās iekšā un bezpapēžu kurpēs, es to vēl nevarēju pieņemt. Jā. Un šis stāsts mums šobrīd ir par to, kā man izdevās bez skalpeļa un bez medikamentām, mediķu izrakstītiem medikamentiem savest savu meniska trūci kārtībā, un tad arī vēl varu pastāstīt, ka ir, ja daudz bērnus sadzemdē, tad mēdz būt arī visi iekšējie sieviešu orgāni noslīdēt, bet tas viss man ir uzlabojies un sakārtojies un apstiprinājumu es noteikti dabūšu nākošā nedēļā, tad man ir pieraksts arī pie sieviešu konsultācijas, un tad man noteikti arī daktari to apstiprinās, ka arī tur man ir kārtībā, bet par menisku sāpošo meniska trūci varu apgalvot, ka pilnīgi un noteikti es esmu sakārtojusi šo ar mūsu lielisko bileronu. Varu uzvilkt augstpapēžu kurpes, varu dancot, varu pa trepēm ne tikai kāpt uz katru pakāpienu, bet skrietes pa viņām var man vairs nesāp celis, var viņš nav uzpampis, nav vairs krikšķis. Bet es jau neesmu apstājusies, es tik un tā vēl padzeršu bileronu, jo šobrīd mums ir akcija, un es noteikti viņu jau esmu iegādājusies un ieteikšu arī saviem radiem draugiem paziņām ņemt šo akciju, izmantot, un noteikti arī kalogēnu iesaku paņemt, jo kalogēnu no rīta un bileronu vakarā tas tikai pastiprina šo te efektu, kas sakārto no iekšas visus aistaudus un kaulaudus un skrimšļus un visu pārējo. Labi, ievelkam elpu. Tā ieskrējāmies tik ārkārtīgi daudz informācijas uzreiz, pat man jau galva griežās. Gribēju uzzināt mazliet sīkāk par to meniska plīsumu. Gribēju uzzināt, kā tas viss notika un kādas bija tur tas ceļš uz to visu. Kāpēc tieši pie bilerona nonāci? Pastāsti lūdzu, pēc meniska plīsuma, ko tu darīji un kurā brīdī tu konstatēji, ka tev ir jāķerās pie kaut kā vēl klāt, ne tikai pie operācijas. Vari tā? Redz, man ir tā nemode pa puķiem ložņāt, rāpot. Man tā kā ir daudz pojenes un visur gribās izložņāt, tad es esmu kārtīgi uz ceļiem saložņājusi. Un tad man ir suņi, ko ir jāpaķemē, kā ķemē dibens gaisā un ar to ķemmi dāja viņu, tā kā izkasīt to kažoku. Un ir kaut kad bijis tas, kad ir tas spiediens pa lielu bijis, varbūt tas vecums un varbūt tas svars, kas man bija tajā brīdī, sasplacināja man to menisku. Iznāca, ka viņu ir saplacinājis. Es tik jūtu vienā reizē sāpes, jau nekas tādas īpaši nebija. Tik likās, ka tas ceļgals ir tāds, tā kā kaut kas iestrēdzis, tā kā gribās to kāju nopurināt, lai viņu tā kā atlaiž to ceļgalu. Jā. Arvien vairāk tā sajūta ir tāda, ka tas celis ir tāds biezs. Es nesaprotu, kas pa vainu. Es nekad neesmu bijusi kliba, šķība, greiza, kaut kas ir uznācis. Es domāju, ka jāaiziet ir pie speciālista aizkrauklē. Aizkrauklē man nosūta uz rengenu. Rengens parāda, ka tikai lielo kaulu viņš tur tā kā to bildi uztais. Viņš saka, šeit es neko neredzu. Tev ir jāiet uz magnētisko rezonansi. Magnētiskā rezonanse ir garas rindas. Ja tu esi gatava pa savu naudu, tad tu uzreiz noteikti dabūsi kādu pārbaudi. Protams, ka man bija vienalga, uz kuru vietu vienalga pa kādu naudu, es vēl nejūtos veca, ka man vajag kurpes uz papēdi uzvilkt, bet man jau tā juška bija tāda, nepārāk uz papēdes uzvilkt nevarēja, jau bija jākāp tādās kā līzītēs, bez papēdīša.
Viņš tā, neforši tā sajūta bija. Protams, ja jāpieņem tas, ko negribās, tad tas ir. Jā, un pa trepēm jau man bija tā, uz augšu vēl es varēju uzkāpt pa pakāpienam, bet kā uz leju jākāp, tad es drīzāk tā uz viena pakāpiena ar abām kājām. Tad atkal pakāpiens ar abām kājām. Kā omītes, iedomājies. Jā. Man ir tiem mazbērniem arī līdzi jātur, es nevaru kā omīte čāpot, man ir jāsteidz, man ir ātri jādara. Dabūju pie magnētiskā rezonanses uz pārbaudu Jēkabpilī. Aizbraucu, izdarīja, atnāca atbildes, jā, ir tā meniska trūce. Daktars saka, es jau tā arī domāju, ka kaut kas nebūs labi, bet es vēl cerēju, ka tas nav tik nopietni. Jā. Viņš saka, es taisu operāciju, bet tas tev būs gada beigās, un par cik kvotas ir beigušās, tā operācija tev izmaksās 900 eiro, ja tu būsi gatava. Es saku, es esmu gatava visam, kam man vajag justies viegli, labi, brīvi un tā. Jā. Viņš saka, ok, tad gaidi novembra beigas vai decembras līdz vidum. Gads kā par cik slēdzās. Es domāju, es nevaru no oktobra sēdēt, gaidīt to decembru, tā kā arvien sliktāk paliks, nebūs labāk. Un tad jau es jau biju korālī, un es jau sāku savu attīrīšanos apliet, jau pirmais solis bija iziets, un tad jau es visās lekcijās klausos. Meitenes tur stāsta, roku nevar pacelt, dzēra bileronu, un pat nejūt, kurā brīdī tā roka ir aizgaizuma pakaļ. Rokām strādā, kāpēc man kājai nestrādās? Es savai Ievai, man trenerīti ir Ieva. Jā. Ievai saku, jā, es paņemu to bileronu pamēģinu. Viņš saka, paga, stop, tu iziesi vēl parašildu, nebarot ārpus, jo tas aizies tākiem, pirms izējam to, un tad, saku, labi, es kā klausīgs skolnieks. Tā kā ieteica antiparistāro iztīrīt pirms. Jo es jau tikai detoksu biju iesākusi iet oktobrī. Detoks, un tad jau bija parašildu kārta. Ieva saka, pagaidi iztīri tārpus, izēj kolovadu un tad ķeries tam bileronu klāt. Saka, tas viss aiziet labumā. Jā, savādāk netīrumos izliet labu mantu, tas ir lieki. Un tad, ja es izgāju to pirmo apli un es ķeros klātam bileronam, es taču nevarēju nociesties. Un kāds rezultāts? Man ir reāli, man jau ir jau intriga, es jau gribu zināt, kāds rezultāts, kā tu jūties un ko tu vari darīt. Zini, bija tā, man liekas, ka pirmā nedēļa pagāja, kad es biju to tikai bileronu padzērusi vakaros, jo man teica uz vakaru, uz nakti dzer to krūzīti, mēr brauciņu. Iedzer uz nakti, un no rīta, ja būtu kolagēns, būtu forši no rīta kolagēna, vakarā to man kolagēns saka, man nebija. Es tad ieplēšu to bileronu, man liekas, ka nedēļa pagāja, un es jau jūtu, man vairs tas celis nav tāds, ka viņu jāpurina. Nav vēl tik, ka es tā forši pa trepēm varu iet, mēģinu, vēl bišķi nav. Jādzer, tas nozīmē ilgāk ir jādzer. Jā. Lūk, un tad jau pienāca tas brīdis, ka arī kolagēnu nopirku, un tad es kaut kā pieslēdzu to kolagēnu klāt un turpināju to bileronu dzert. Un pēkšņi es saprotu, uz Ziemassvētkos uz ballīti bija jāiet, uzvelku augstpapēdenes. Es saku, es nezinu, vai varēšu padejot, es tā vēl, jo tā bija pirmā reize. Jā, bet gribās. Bet jāiet ir, ja par cik mūsu zeļi ģimenes ansamblis, kā viņi paši smējās. Jā. Viņi spēlē, kā tu neies, ir jāiet un ir jādejo, tur ir katru deju jādejo, nevis tā kaut kāds. Neļaut sēdēt malā, kustēties. Aizbraucam uz to balli un dejoju, un ne es piekususi, ne man celis sāp, ne man kaut kas, es saprotu, šis darbojās. Ja mans svars ir -17, pateicoties Koraļu kluba koncepcijai, tad man ceļgals arī strādā. Un man ir ar laiku jau bija, tas, ka šķaudīšana, es tāds alerģisks cilvēks, es bijis vienmēr, kā nošķaudos, tā kājas krustā, jo zinu, ka būs biksēs. Par to nav smuki runāt, bet man jāpastāst. Ja tas ir, tad tur nav smuki. Man ir jāpastāst, varbūt ir daudz cilvēkiem šāda problēma, un viņš sēž un domā, kā lai izdara, kā lai samažina. Tāpēc mēs arī satikāmies, lai mēs tieši šo tēmu arī aizķertu mazliet. Tiem, kam ir grūti saturēt, un izturēt. Es jau biju, gan jāpiezīmē, es jau biju kā 2 gadi atpakaļ braukusi, uz to kaut kādu foršo nosaukumu es neatceros, bet bija
piededzināšana, kad, tā mēdzot būt cilvēkam, ja viņš nevar saturēt, tur mēdz sieviešu orgānos, ko tur piededzināt, lai viņš tā kā Es pirmo reizi dzirdu kaut ko tādu, jā. Mūsu dzīvā mūsu vācieši. Es arī mācos, man tiešām liels prieks, jo es vienmēr savai mammai jautāju par visādām šādām lietiņām, mamma man vienmēr stāstīja, jo viss ir jāzina. Un tur man bija 2 reizes jābrauc, bet man tur dakteris pieteica, ka varētu būt 3. reize, bet šis pasākums mēdz atkārtoties. Tas nav tā kā uz mūžiem tev ar to lāzeri ir piededzinājuši, tas arī nebija 5 eiro, tas arī maksāja 100 pāri. Lūk, un 2 reizes aizbraucu, un es saprotu, ka, šķaudīšana man ir, un neskrien vairs biksēs, tā kā viss ir čiki-briki, jāsaka, ja? Superīgi. Bet pagāja jau tie laiks 1,5 vai 2 gadi, un tagad sakal šķaudas, domāju, kaut kas vairs neiet kā vajag, kaut kas točne ir, kā viņi teica, ka atkārtosies, ka tas nav tā uz mūžu piededzināts. Un tad sākat runāt par saistaudiem, sakārto saistaudus mūsu bilerons, redzēja jau ceļgali sakārtoti viss kārtībā, un te atkal sākās man tā šķaudīšana, es jau hops kājas krustā, bet nav, bet tas arī ir sakārtot. Tas arī ir, saistaudiem visiem iedeva barību, un saistaud nostiepās. Jā, savilkās. Super. Viss ir kārtībā, mīlīši. Superīgi. Rezultāts vienkārši fantastisks. Un dancot un skriet un pa trepēm lēkā, tas ir vienkārši wow. Man liekas, ka tas ir tā kustība. Ja mūs ierobežo, tad mēs nevaram un ir ļoti grūti. Gribēju pajautāt, bet es gribēju palūgt. Vai vari ieteikt, un ko tu varētu ieteikt jauniešiem, vecāku gadagājumu cilvēkiem, kam ir līdzīgas problēmas, kuriem ir kaut kādas sāpes locītavās vai kā tev, par kurām tu runāji vainiņām, ja? Tad vari lūdzu kaut ko ieteikt viņiem, un ko tu ieteiktu? Es noteikti varu. Es noteikti uz visiem 200% iesaku nebaidīties no tā, ka te saka, korālis, tas ir tik dārgs. Ja tu gribi dzīvot pilnvērtīgi, sakarīgi, veselīgi, nežēlo savai veselībai naudu. Tev lētāk sanāks sēdēt poliklinikā pie ārsta un pēc tam uz aptieku iet un pirkt to medikamentu ķīmisko, kas it kā kārto tev vienu vainu un nobeidzina citus orgānus. Neiesaku. Neiesaku. Es neesmu gājusi pie ģimenes ārsta, es tagad nezinu vairs tā, es pie viņiem negāju, es gāju pa taisno pie tā savu speciālistu ar savu ceļgalu problēmu, bet ģimenes ārsti ik pa laikam mums paiet 5, cik gadi viņi zvana, atnāciet, vismaz nosvarieties, nomērieties, mums vajag atzīmēt, ka jūs esat, ka jūs vispār kā cilvēks vēl esat. Es esmu vesela, man nevajag pie jums neiet, ne laiku kavēt, man nevajag, bet viņi paši aicina, jo redz ir jāatzīmējās. Es saku, ārstējiet tos cilvēkus, kas iet pie jums rindā sēž, bet es noteikti galvu lieku ķīlā un varu apzvērēt, ka katram palīdzēs šis te Koraļu kluba veselības koncepcija pilnīgi visiem noderēs, un sakārtojot savu veselību, sabarojot šūnas pareizi, pilnīgi noteikti arī atsevišķi orgāni tiks sakārtoti, savilkti, sabaroti un atjaunoti. Un dzīvojam līdz 120 pilnīgi bez jebkāda. Droši. Es arī esmu nolicis mērķi pilnīgi droši. Līdz 120 tas tāds smieklīgi. Jā, tāds jaunības sākums. Tā tik jaunības sāksies, jā. Liels prieks. Tā kā, mīļie, bija ļoti, ļoti jauka saruna. Tas, laikam, iedeva to odziņu, ka mēs tik ilgi mēģinājām saslēgties, jā, tā kā pozitīvas emocijas un viss ir tik ļoti feini. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši meklējiet Izoldi, jautājiet Izoldai. Ja ir kādi jautājumi, variet arī man jautāt. Ja večiem, zin kā, kauns jautāt dāmai, tad var arī man pajautāt. Jā. Tā kā droši mēs esam šeit, lai jums palīdzētu, lai informētu. Jā. Mēs neesam ārsti, mēs tur neko tādu, bet mēs esam kā ceļveži jaunu instrumentu apguvē. Tā mēs visi
līdz 120. Tad sāksies jaunība. Jā, kāds jau raksta. Tad mēs tusēsim visi. Visi tusēsim. Jā, nu milzīgs paldies, Izolda. Es ārkārtīgi Es vēl nepateicu par cenām, ko es ietaupīju. Jā, pastāst, tas ir interesanti. Lūk, man tas dakteris, kas teica, ka taisīs to operāciju, viņš saka, par cik gada beigas un ko tas beigušās, operācija izmaksās 900 eiro. Domāju, nu nav man tā 900, bet es taču nemetu plinti krūmos, gan jau, ka būs, gan jau atnāks, es ar visumu sarunāšu atnāks. Nu, tad sāku ar tiem visiem mūsu foršajiem labajiem bileronu paņēmu, tas mums arī nav lēts, tas arī jāsaka ir uz tiem 200. Man liekas, ka viņš ir ļoti lēts. To, ko viņš dara, viņš ir vispār vērts. Ņemt vienalga, cik viņš maksā, vai 175 kā šobrīd, vai 220 vienalga, kādu cenu ņemiet, jāņem. Bet es nepažēloju, es, protams, paņēmu, tad tas nozīmē no 900 eiro, kaut vai tos 200 mēs noņemam nost, un noņemam, ko es vēl, kolagēnu paņēmu, tas arī mums ir pats labākais, lai viņš ir dārgs, bet viņš ir efektīvs un viņš darbojas. Un tad parēķiniet, es noteikti 600 eiro esmu ietaupījusi uz operācijas rēķinu vien. Un man nebija atkopšanās periods vajadzīgs kā ķirurgs. Nu, tas dakteris man teica, operāciju uztaisīs, bet neaizmirst, ka tā būs operācija, ka tā būs iejaukšanās tavā organismā, tev būs jāatkopjās, un neviens nav devis garantiju, ka tev viņš būs tāds, kā bija līdz šim, kamēr tev tā problēma sākās. Kaut ko mums tur meitenes rakstam. Jā, par to, super produkts, super rezultāts. Jā, tā kā ieekonomēju naudu, veselību sakārtoju un atkopšanās periods man nav vajadzīgs no tām ķīmijām un visu, ko tur laiž iekšā, lai to operāciju veiktu. Tā kā dārga produkta mums šeit nav, viss ir vērtīgs, vajadzīgs katra organismam, lai mēs to 120 sasniegtu. Noteikti. Tad ejam uz šo mērķi un esam laimīgi, atceramies par sevi. Jā, un ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, mēs palīdzēsim. Jā, pilnīgi noteikti. Neko neslēpsim, visu stāstīsim, kā jābūt. Visu stāstīsim. Jūs esat tā kā ģimene. Jā, tā kā paldies, ka dzirdējāt, uzklausījāt un ka ļāvāt izteikties. Jā. Labi, Vēl līdz nākamajai reizītē, pilnīgi noteikti. Atā.